Hei, tēdējā servisā ienācies rāsuns Asus ROG Strix G15 ar defektu. Datoru ieslēdzam, skatāmies device menedžeri un neatrodam Nvidia GeForce videokarti. Neskādu iemeslu dēļ viņa ir pazudusi. Nu ko, meklēsim, jauksim ārā. Noņem datoram vāku un skatos, alus pikuts mētājās pamatplats. Bet nē, tas nav alus pikuts. Re. Tas ir šķidrais metāls no centrālā procesora. Nu, noteikti tāpēc arī videokarta neparādās device menedžerī. Nu, nekas, notīrīsim mēs visu šeit, izjauksim un pārbaudīsim, vai nav vēl kaut kur šķidrais metāls uz pamatplats, nez kādā veidā nonācis. Un slēgsim klāt, skatīsimies, cerams, kad videokarta strādās. Ja ne, taisīsim, diemžēl, pamatplatei diagnostiku. Jā, ar pamatplats attīrīšanu no šķidrā metāla bija daudzreiz par maz. Diagnostikas rezultātā izrādījās, ka ir jāmaina vesela kaudze ar komponentiem, ko mēs arī izdarījām, un dators jau strādā, videokartei testi jau ir veikti, un dators jau ir gatavs atdošanai. Zvanīsim klientam, iepriecināsim, kad varam atdot datoriņu. Nu ko, ja tev ir problēmas ar datoru, droši zvani vai raksti, palīdzēsim vienmēr. Ja tev patīk šādas atdzīvināšanas, droši ieliec laiku. Čau!